daudz, labi. Paskat, ko Ronis darīt? Nu, redz, sākam mēs ar zaļo noskaņojumu. Dārzā nedrīkst aizmirst zaļo krāsu, zaļa zālīte, zaļi koki, krūmi. Pagaidām vēl zaļš, jā. Līdz rudenim tā, zaļi. Un lāk, mums ir zilais periods, šļakats iet pa gaisu. Un Ronis saka, te mēs izauga no basēnā un tur ir šļakats. Jā, labi, skaidrs. Kaut ko ugunīgāku pieliksim. Mundrumam kaut ko ugunīgāku. Kad mēs dedzinām, tad mēs uzmanīgi, jo tās dzirkstes ceļās augšā. Nu jā, bet bija labi, jā, nebija nevaina. Saulīti nav, kas tā pa bildi, bet saulītis. Stūrītī saulīti iezīmēsim. Nu tā arī iet pa visu bildi, lai gaišāk, jā. Tā. Nu re. Un paraksts vēl nav Roni. Šito te bildi gleznoja Ronis puika. Tātad viņš vidū parakstās, tas ir Roņa paraksts. Nu, re, skaidrs, viltojums nav iespējams vienkārši. Nu, re. Astīt. Viņam dod Labs darbs un labs atalgojums. Jā. Uznāca tev šķavas. Mums jau dabas mācība, Roni. Tu atceries, kā tu biji par taurniešiem, par sunīšiem un par ziltiņām? Kas Roni dzīvē svarīgāk? Sunīts vai taurenīts? Ko izvēlēsies Ronis? Ar ko palabāk parotaļoties? Skries pēc taurenīšiem? Vai kā? Man ar koks ir priekšā, nekā nedarīt. Kādas nu vietas katrām, bet laikam, ja jau ziltiņa ceļo līdz Ronim, tad Ronis ir atradis ziltiņu, jo ziltiņa vienmēr viducītī, vai ne? Tātad, parādu vēlreiz, viducītī esošo ziltiņu. Atrada tik un tā, nevar piemānīt to Roni. Zils ir jāatved, lai arī kur viņu atrastot. Uztaisam vēl vienu. Nav ripināšanās tagad vajadzīga, ko? Tu jau vienreiz ripinājies, tā jau ir galu galā. Kas tad vēl tavā programmā ir viens kārtīgs? Trešā prieka izpausme bija dejošana, bija dziedāšana, tagad ir lagāšana. Neieskaitīja bargā tiesnešu komisija, jo jāizsniedzās ir ar purniņu līdz kārtas galā esošajai bumbiņai. Ļoti labi! Šoreiz viss vienkārši lieliski. Uzliksim vēl vienreiz, tā labi sanāca. Atceries, ar kuru plazmu jāatsparās. Un, nu ir. Tātad, kas tev palīdzēja tik augstu uz elektroni? Kur tie tavi strādīgākie gabaliņi? Strādīgākie gabaliņi ir vairāki. Pavērosim pakaļplēznas, jā. Strādāja ļoti dūšīgi pakaļplēznas, jā. Aste arī palīdzēja. Aplausi palīdzēja, Roniņš saka. Vai te aplausi arī, jā. Viņš saka, paldies. Jā, ļoti labi. Un kažos viņš arī. Un vēl daudzās uz zobu. Re kā? Nu, re.
Apskata veikta, Ronis gatavs. Vēl varbūt kaut kā nedaudz pavisam. Ronis ir pačovot. Tātad sarunās mobilais telefons un īsās sirsnīgās sarunās ar tāliņas zoodārzā dzīvojošiem roņiem. Ja varbūt ar tiem ronīšiem, kas devās uz Ķīnu. Šī pavasara roņa. Arī viņiem viss ir kārtībā, tur viss labi esot. Nu jā, labi, ja labi, tad labi. Jā, mīzot, viņam ziltiņi. Viņam vaša zīvis. Nu tad šodien viņam vēl kaut kas sakāms ir apmeklētājiem. Paklausīsimies. Aplaus apmeklētājiem no pelēkā roņā. Ka viņi tā kopā skaitā ieradušies. Un arī ronim no apmeklētājiem. Un tā katru dienu 2:00 strādā un priecē mūsu pelēkais ronis. Vārdā puika darbiņš padarīts. Buču atvedām līdz citai reizei. Как он нарисовал, интересно. А мне было интересно, как он так рисует. А интересно, телефон настоящий. Нота будет учить. Да нет, он уже там сидит. Полюбили вроде там. Да, пойдем. Мальчик. Да, не хочет.